Mēs atkal esam sapulcējušies, lai paskatītos kādus interesantus jautājumus par tādām ļoti ikdienišķām un arī varbūt vienkāršām lietām. Parunāsim par ūdeni. Mēs runājam par galvenajiem veselības pamatjautājumiem, tiem jautājumiem, kuri nodrošina mums eksistenci, labu dzīvi un veselīgu mūžu. Viens no šiem principiem, nākošais princips, par ko mēs runāsim šodien, ir ūdens. Ūdens, kā mēs varam lasīt šajā slaidā, ir brīnums bez kalorijām. Dzīvajā dabā ūdenim ir divi stabili izotopi – deutērijs un tritijs. Viens veido smagu ūdeni, otrs supersmago ūdeni, un šos ūdens veidus, deutēriju un arī tritiju, galvenokārt izmanto kodola termiskajās reakcijās, un pirmās atombumbas bija kodola bumbas, kur izmantoja šo smago ūdeni. Par ūdeni runājot tālāk, tie ir tādi interesanti fakti, ka bez šiem ūdens izotopiem nav iespējama ne dzīvības, ne dabas pastāvēšana. Ne dzīvības, ne dabas pastāvēšana. Ejot tālāk, mēs varam lasīt un skatīties šajā slaidā, ka 90% no mūsu pasaules ūdens ir saldūdens. Ir interesanti pētījumi, ka saldūdens atrodas apmēram līdz 800 metru dziļumam, un pēc tam seko sāļa ūdens slāņi. Arī tik dziļi zemes slāņos atrodas ūdens. No kopējā ūdens daudzuma no saldūdens, kas ir tikai 3% no kopīga ūdens daudzuma uz pasaules, 2% atrodas ledājos mūžīgajā sasalumā. Līdz 1% saldūdens no viskopīgā ūdens daudzuma ir pazemes ūdens, un tikai apmēram 0,3% ir saldūdens, kas ir virs zemes. Kur mēs peldamies, kur mēs ejam varbūt arī makšķerēt. Un no kopējā saldūdens daudzuma 70% izmanto lauksaimniecībā. Lopkopība izmanto apmēram 29%. 20% ir rūpniecība, paņem mūsu saldūdeni, un tikai 10% tiešā veidā no visas saldūdens tiek izmantoti cilvēku vajadzībām, cilvēku uzturā. Tātad maz ir šis ūdens. Ja mēs par ūdeni runājam, tad ir jāpadomā, kur saldūdens ūdeni visvairāk, kur šo ūdeni izmanto. Piemēram, ūdens patēriņš 1 kilogramu gaļas ražošanā. Lielopu gaļai ir vajadzīgi gandrīz 1,5 tonna 1 kilogramam lielopu gaļas. Cūgaļai 6000 litri, aitas gaļai 9000, vistai 4300 litri. Ļoti liela daudzuma. Tai pašā laikā, piemēram, lai izaudzinātu 1 kilogramu tomātus, vajag tikai 180 litrus. 1 kilogramu kartupeļus vajag 250 litrus ūdeni. Vienai kafijas krūzītei vidējai, lai viņu cilvēks varētu dzert un, godīgi runājot, arī sevi padarīt slimu, 132 litri. Interesanti,
dati. Interesanti dati. Ja mēs runājam par ūdens vajadzību cilvēku organismā, tad ļoti bieži šis ūdens trūkst. Ja mēs salīdzinām cilvēku organismu, kurām visu laiku vajadzīga ūdens pieplūde un lai ūdeni arī izdalītu, salīdzinām ar, piemēram, netīru trauku kaudzītī, tad netīrus traukus mēs nevaram ar vienu mazu glāzi nomazgāt. Viņi nekad nebūs tīri, tāpat arī mūsu organisms. Cilvēkam ir tā izveidots, ka vajadzīgi samērā liela ūdens daudzumi, lai vielu maiņas galvproduktus un lai arī vielu maiņa, kas notiek tikai ūdens vidē, varētu noritēt pareizi. Un uz šos liekos vielmaiņas galvproduktus varētu izvadīt ārā no organisma. Cilvēki domā interesanti. Cilvēki domā, ka ūdeni mēs varam uzņemt ar limonādēm, Coca-Colām, Pepsi-Colām un tam līdzīgi. Tā it kā taisnība nav. Šodien ir aizdomājušies ļoti tālu. Mēs te redzam, ka cilvēki, vai tad tā arī cilvēki uzņem ūdeni ar kafiju, ar alu, restorānos ar smalkiem vīniem. Tā nav ūdens uzņemšana. Un ne par vēl šeit augšā labajā stūrītī mēs prezentācijā redzam, kad vēlnam ir arī glāze rokās. Un tur var būt dažādi šķīdumi. No seniem laikiem mums ir dots kāds ļoti zīmīgs padoms. Tas ir ierakstīts Bībelē. Tāpēc vai ēdat, vai dzerat, visu to dariet Dievam par godu. Šodien cilvēki ļoti bieži runā par Dievu. Citi noliedz, citi atzīst. Bet cilvēks ir veidots uz zināmiem noteikumiem, uz likumiem. Un šie likumi, kas strādā mūsu organismā, mums prasa pietiekoši daudz tīru, veselīgu ūdeni. Pietiekoši daudz, un savādāk mūsu organisms pareizi nestrādā. Ejot tālāk, mēs redzam, ka ja cilvēks ir jau padzīvojis, jau ir daudz gadu, viņa organisms sastāv no 60% ūdens. Tai pašā laikā mazam bērnam organismā ir vidēji 75%. Un ar to, ar ko mēs atšķiramies no dzīvniekiem, mēs atšķiramies ar smadzenēm. Mums ir daudz vairāk attīstītas smadzenes nekā dzīvniekiem, un tur smadzenēs ūdens ir 85%. Par to vēl parunāsim tālāk. Parunāsim lietas, cik svarīgi ir uzņemt tīru, sārmainu ūdeni. Ūdeni satur arī tādi mūsu organismā veidojumi kā zobi, kauli. Ūdens ir muskuļos, ir ādā, arī niecīgā daudzumā viņš ir arī mūsu matos. Un ūdens vide ir vide, kurā mēs dzīvojam, eksistējam, domājam un varam pastāvēt. Tālāk nedaudz parunāsim par ūdens nepieciešamību. Tātad, viens no galvenajiem mūsu dzīvības eksistences tādiem šiem galvenajiem parametriem ir skābeklis,
Ir gaiss, ko mēs elpojam, ir ūdens, kas mums ir jālieto. Ja mēs runājam par to, ka mums trūkst svaigs gaiss vai mums arī trūkst skābeklis, tad mēs varam bez elpošanas pastāvēt kādas minūtes. Bez ūdens mēs varam pastāvēt kādas dienas vairākas. Un tad organisms iet bojā. Ja mēs runājam par ūdeni, tad viņš ir nepieciešams elpošanai. Elpošanai. Lai mūsu plaušās, mūsu alveolās notiktu normāla gāzu apmaiņa, lai mūsu plaušās notiktu apmaiņa, lai atdotu organisms ogleskābo gāzi un uzņemtu skābekli, ir vajadzīga samērā konstanta mitra vide. Šo vidi nodrošina sārmains mīksts ūdens. Šāds ūdens arī atrodas eritrocītos un piedalās tiešā veidā pie skābekļa un ogleskābās gāzes transporta mūsu organismā. Ja mēs runājam par dzīves sākumu, kad mēs piedzimstam, mūsu plaušas ir saplakušas, un īsi pirms dzemdībām notiek tādi brīdumi, ka vēl nepiedzimuša bērniņa plaušu alveolās veidojas tāda viela kā surfaktants. Kad mazs bērns ievelk pirmo reizi gaisu, kad viņš ievelk, dara pirmo ielpu, tad plaušu alveolas piepildās ar gaisu, un šī viela surfaktants neļauj viņām, šīm alveolām saplakt, salipt kopā. Un bērniņam ir nepieciešama ļoti liels ūdens daudzums, lai šajās alveolās šis minētais surfaktants darbotos un lai arī šī virsma, alveola iekšējā virsma būtu mitra, lai plaušu alveolas atvērtos un piepildītos ar gaisu. Paskatīsimies tālāk, kur vēl ir vajadzīgs ūdens. Mēs pieminējām elpošanu, un šeit ir arī pārtikas sagremošana. Pārtikas sagremošana sāks mutē un praktiski noslēdzās, uzsūkšanās noslēdzās līdz pat taisnās zarnas sākuma daļai. Un visi šie dziedzeri, ko mēs runājām, kuņģa sieniņā esošie dziedzeri, siekalu dziedzeri, žults pūslis, aizkuņģa dziedzeris, stivo zarnu, gremošanas sulu izdalīšanās, kas tur notiek. Visu šo dziedzeru un šo sulu galvenā sastāvdaļa ir ūdens. Ja viņš mums trūkst, tad barība mūsu gremošanas traktā netiek sašķelta pareizi un līdz galam. Pirmkārt, mēs zaudējam enerģiju, otrkārt, tādā gadījumā mēs arī mūsu pussašķeltā barība tālāk ir laba vide tieši nevajadzīgo, kaitīgo mikroorganismu eksistencei mūsu gremošanas traktā. Un ja mēs pieminām to, kad organisms taupa ūdeni, tad taisnā zarna ir tā, no kuras uzsūcās praktiski viss tas ūdens, un šīs fekālās masas pie normālas veselības nav tāda putriņa, kāda ienāk iekšā taisnajās zarnās. Ūdeni organisms taupa un izmanto lietderīgi. Es jau pieminēju dziedzeru darbību.
Gremošanas trakta dziedzeri nav vienīgie, kuriem ir nepieciešams ūdens. Ūdens ir vajadzīgs mūsu smadzenēm. Ūdens ir vajadzīgs vairogdziedzerim, virsnierēm, aizkuņdziedzerim, kā jau mēs minējām, un arī dzimumdziedzeriem. Gan sēkliniekiem, gan olnīcām ir vajadzīgs ūdens, lai veidotos veselīgas dzimumšūnas un līdz ar to arī, lai tie nākošie bērniņi, kas piedzimst, lai viņu dzīves sākums, kas sākās ar apaugļošanās procesu, lai viņu dzīves sākumam būtu ielikti labi, veselīgi pamati. Un vēl ir viena lieta, kas mums ir jāpiemina, tā ir āda. Tie ir sviedru dziedzeri, kuru darbība ir iespējama praktiski tikai pateicoties organismā esošajam ūdenim. Ja mēs ejam tālāk par ūdens vajadzībām, par organismu vajadzībām pēc ūdens, tad ūdens ir viens no tiem, kurš piedalās tiešā veidā siltuma regulācijā. Ūdens ir tas, kurš uztur pietiekošu asins apjomu. Jo, ja mums trūkst, apasiņošana, organisma apasiņošana, vielu maiņas procesi ir ievērojami apgrūtināti un pieaug organisma iekšējā intoksikācija, pateicoties tam, kad organismā trūkst ūdens. Vēl ir viena ļoti īpaša lieta, kad ūdens ir tā vide, kurā tiek atkritumvielas izšķīdinātas un izvadītas ārā. Mēs saprotam, ka atkritumvielas tiek izvadītas ārā ar urīnu un fekālijām. Mums ir jāpiemina, ka atkritumvielas tiek izvadītas arī ārā caur ādu, tad, kad nolobās ādas virsējais slānītis, caur matiem, caur visu veidu apmatojumu, arī tiek no organisma izvadītas atkritumvielas. Atkritumvielas tiek izvadītas arī elpošanas procesā. Tās pamatā ir gāzveida vielas, un mēs varam ļoti bieži, ja mēs saprotam, ka mums pasaulē un arī Latvijā ir milzīga problēma ar audzējiem, tad cilvēki, kuriem ir audzēji, arī caur viņu elpošanas orgāniem izdalās ārā šie audzēju sabrukšanas produkti. Jāmin, kad šie produkti ir jābūt izturīgiem cilvēkiem, kas dzīvo ar šiem cilvēkiem, šiem slimniekiem kopā un kas arī rūpējas par viņiem, jo smaržas ir ļoti nepatīkams. Tas, ko mēs ēdam, kā mēs dzīvojam, tas arī atbalsojās uz to, cik tīra un patīkam ir mūsu izelpotais gaiss. Vēl ir viena lieta. Atkritumvielas izdalās arī caur dažādām ekzēmām un iekaisumiem. Tās ir tās vielas, kuras organismam ir grūti izvadīt ārā caur ūdens vidi, un organisms šādā veidā no toksīniem, no nevajadzīgām toksiskām vielām atbrīvojas arī caur abscesiem, jeb caur augoņiem, kā strutojošs process. Un tāpēc, ja mums ir problēmas ar ādu, ja mums ir problēmas ar abscesiem, tas nozīmē to, ka mūsu organisms ir piesārņots. Un organisms cenšas atbrīvoties no tā visa, lai varētu pastāvēt.
Tā kā ir krietni jādomā, ja mums ir šādas problēmas dzīvē ar mūsu ķermeni, tad ir ļoti jādomā par veselīgu dzīvesveidu un par principiem, kuri ir jāsāk dzīvē ievērot. Tālāk paskatīsimies par dažādiem ūdens brīnumiem. Šie brīnumi ir ļoti interesanti, un parunāsim tālāk, parunāsim kādu brīsniņu uz vairākiem slaidiem, tikai drukātā veidā, lai būtu informācija. Organisms ūdeni neuzkrāja. Ūdens mums ir jāuzņem pastāvīgi, visu laiku. Nākošais. Ūdens ir organisma un šūnu iekšējā vide, kurā notiek visas bioķīmiskās reakcijas. Skābekļa pārnešana, barības vielu pārnešana, kā es jau minēju, apaugļošanās, kā es minēju, šūnu augšana un dalīšanās, viss tas notiek ūdens vidē, un bez ūdens tas nav iespējams. Mūsu atmiņa un domāšana šifrējās ar ūdens bipolāro molekulu palīdzību. Ja kompjūters strādā uz 0 un 1, tas ir viņa pamatšifrs, tad mūsu organismā domāšana pamatojās, kas ir bipolāra ūdens molekula. Molekulā ir 2 poli, plus un mīnus. Un domāšana, runāšana, smadzeņu darbība, apziņa pastāv uz šo ūdens molekulu kustību, uz potenciālu, jeb elektrisko impulsu kustību, kura ir milzīgi ātra. Milzīgs ātrums tas ir, kādā strādā mūsu smadzenes. Un tur ir vajadzīgs ūdens. Cilvēka organismā fizioloģiski pilnvērtīgs ūdens ir vajadzīgs, un viņš ir sārmains, negatīvi lādēts, vāji mineralizēts un mīksts ūdens. Mums ļoti bieži, ja mēs lietojam tos dzirkstošos dzērienus, un ļoti bieži arī ūdensvadu ūdens, pamatā ir skāps. Skābo ūdens reakciju organisms likvidē piesātinot uzņemto ūdeni ar sārmainajām minerālvielām – kalciju, magniju, kāliju un nātriju. Lai mēs organismā taupītu šīs minerālvielas, mums pēc iespējas mazāk ir jālieto visi šie dzirkstošie ūdeņi, ūdeņi, kuriem ir skāba reakcija. Organisms šos sāļus ņem no savām iekšējām rezervēm. Tās ir asinis, un asinis to ņem no kauliem. Kaulos kauli ir arī noliktava mikro un makro elementiem, ieskaitot arī šiem sārmainajiem saļiem. Mēs runājām arī to, ka ūdenim ir jābūt negatīvi lādētam. Ja ūdens iet caur dažādām elektriskām iekārtām, arī ūdensvadu ūdens ir pozitīvi lādēts, tad pozitīvos jonus likvidē saucamais atomārais skābeklis. Liekos skābos ūdens cietības veidojošos minerālus, pēc tam, kad viņi ir padarīti neitrāli, viņi tiek neutralizēti, pateicoties sārmainajām minerālvielām. Organisms izvada caur aknām, nierēm, sviedriem, gremošanas sulām, siekalām, ievērojami paaugstinot saucamo akmeņu veidošanās risku. Tātad žultsakmeņi, nierakmeņi, siekaldziedzera akmeņi, visi viņi būtībā mūsu organismā veidojas pateicoties tam, kad mēs
vai nu mēs dzeram skābu ūdeni, vai nu mēs arī lietojam tādus produktus, par kuriem mēs runāsim tālāk pie osteoporozes pēc kāda laiciņa. Mēs lietojam uzturā produktus, kuri organismā dod skābu vidi. Un atkal tiek izmantot šīs sārmainās sāļu rezerves, kas ir mūsu kaulu sistēmā. Vēl par brīnumiem. Tagad mēs parunāsim par ūdens skābumu. Tātad vides reakcija 7,0 ir neitrāla. Ja ir zem 7, tad vides reakcija ir skāba. Ja ir virs 7, tad viņa ir sārmaina. To mēs zinām no ķīmijas. Ja mūsu uzņemtais ūdens ir zem 7, tātad pH, ja vides reakcija zem 7, tad, kā jau es minēju, organismā viņš tiek padarīts sārmains, un šāds ūdens, skābs ūdens, mūsu šūnās nenonāk. Uzņemtajiem minerāliem jābūt organiskas izcelsmes. Ko tas nozīmē? Te ir pieminētas saucamās helātu formas. Iepriekšējā reizē mēs runājām par augsnes mikrobiomu. Mēs runājam par to, kad šie augsnē esošie mikroorganismi, viņi sašķeļ, kā te ir minēts, iežu minerālvielas, mineralizētās iežos esošās vielas, tātad minerālus, sašķeļ augiem uzņemamā veidā, un augi vislabāk uzņem tieši helātu veidā. Tur veidojas helāti. Un helāti ir tādas minerālvielas, kuras savienojas ar aminoskābi, visbiežāk ar glicīnu vai citām aminoskābēm, un veidojas saucamais liganda gredzens. Šādas minerālvielas, kuras ir savienojušās ar aminoskābēm, veido helātu formas, un šīs helātu formas mēs varam uzņemt no augu valsts, daļai arī no dzīvnieku valsts produktiem. Un šīs helātu formas, viņu bioloģiskā pieejamība ir uzsūkšanās pieaug vismaz 20 reizes. Un nav risks, žultsakmeņu un nierakmeņu veidošanās risks. Nav šis risks pie šīm formām. Un nenotiek arī nevajadzīgas bioķīmiskās reakcijas šo uzņemto barības vielu veidā, starpā, barības vielu starpā. Mēs varam sabērt dažādas minerālvielas glāzītēs, samaisīt, izšķīdināt un iedzert, un kas tur notiek, nu to tikai to, lai augstu profesori skatās un spriež. Par to mēs arī parunāsim par ūdeni tālāk. Helātus veido augi, pamataugi, dzīvnieku organismi un gremošanas trakta un augstnes mikrobioms. Ja mūsu augu produkcija ir veselīgā augstnē audzināta, tad viņa mums dod šos helātus, un mums tās liekas minerālvielu tabletes būtībā nav nepieciešams. Jo tā mēs uzņemam organismam tik vajadzīgos mikroelementus un makroelementus. Un šie elementi, uzņemtie elementi izmantojās ļoti ekonomiski un ļoti labi. Cilvēku organisms helātus praktiski neveido. Vēl par asins brīnumiem un ūdens brīnumiem. Abas divas ir ļoti šķidras vides. Ļoti daudz asinīs ir ūdens. Asinīs vides reakcija ir 7,3.
Un tā ir viena no dzīvības uzturošajām konstancēm. Asins vides reakcija ir vāja sarmaina. Un organisms dara visu, lai viņu arī uzturētu šajās robežās. Plus, mīnus, ļoti niecīgas izmaiņas. Samazinoties asins vides reakcijai par 0,01 parādās nemieris, bezmiegs, depresija, parādās arī tieksme pēc alkohola, nikotīna vai kādām citām uzbudinošām narkotiskām vielām. Samazinoties vēl vairāk, mūsu organisms kļūst par labu vidi, lai attīstītos parazīti, sēnītes, baktērijas, vīrusi un arī audzēji. Jebkura audzēja vides reakcija pašā audzēja šūnās ir skāba. Samazinoties vēl vairāk, parādās osteoporoze un autoimūnās saslimšanas. Jo pie tik zema pH līmeņa mūsu šūnas praktiski kļūst organismam liekas, viņas kļūst kaitīgas. Un organisms šīs šūnas pats iznīcina. Ja vēl turpinās vides reakcijas samazināšanās, 7,0 vai pat zemāk zem 7,0 parādās akūta sirds nepietiekamība, koma un nāve. Organisms izmanto vides reakcijas uzturēšanai vāji sarmainā reakcijā. Viņš izmanto sarmainās minerālvielas, minētās kalcijs, kālijs, magnijs un nātrijs. Un ja šīs minerālvielu rezerves ir izmantotas, tad organisms vairāk pastāvēt nevar. Tāda ir fizioloģija. Organisma šūnās, īpaši smadzeņu šūnās, nokļūst tikai sārmains ūdens ar negatīvu lādiņu. Negatīvi lādēts. Vēl tālāk. Ja uzturā lietojam daudz dzīvnieku valsts produktus, ir jālieto pēc iespējas veselīgs ūdens, jo pastiprināti tiek uzņemti ar dzīvnieku valsts produktiem, tiek uzņemti skābi savienojumi. Organismā arī veidojas, pateicoties dzīvnieku valsts produktiem, dažādi toksiski savienojumi, par to mēs runāsim pie uztura. Un arī vides reakcija organismā kļūst skāba. Un šie skābie toksiskie savienojumi, viņi no organisma ir jāizvada. Vajadzīgs ir ūdens un vajadzīgs ir šīs sārmainās minerālvielas. Un tāpēc tautas, kuras lietoja daudz dzīvnieku valsts uztura līdzekļus, viņiem ir problēmas ar kaulu sistēmu. Te ir tāda maza atkāpe, ja mēs runājam par ziemeļu tautām, tad ziemeļu tautas gandrīz praktiski tikai lieto gaļas uzturu. Saprotiet, cik unikāli ir izveidots cilvēku organisms, kad dzīvnieku valsts un gaļas un piena uztur līdzekļu toksiskums samazinās virzienā uz ziemeļiem. Un tāpēc ziemeļu tautas var dzīvot un var eksistēt, lietojot uzturā praktiski lielākoties gaļas produktus. Bet dienvidu tautām atkal šie produkti, ja viņi lieto uzturā, izsauc ļoti daudz deģeneratīvās saslimšanas. Par alkoholu, narkotikām un smēķēšanu ir otrādi. Virzienā uz ziemeļiem šīs vielas iedarbojas ļoti graujoši. Te ir vēsture par to,
Krievzeme iekaroja Sibīriju, tālos austrumus un Aļasku, ja, kamēr viņi nepārdeva. Tad viņi nevarēja iekarot ar ieroču palīdzību, bet viņi iekaroja pateicoties nikotīnam un alkoholam. Šiem cilvēkiem vajadzēja pāris reizes piedāvāt, un viņi pārdeva ne tikai savu dzimteni, ne tikai savu māju, ne tikai savus bērnus, bet pārdeva visu, ieskaitot arī savu dzīvību, lai tiktu pie nākošās devas. Un tādējādi tika iekarot šīs ziemeļu teritorijas. Trūkstot organismā ūdenim, smadzenēs mums atrodas tāds iekšējās sekrēcijas dziedzeris hipotālamus. Tur veidojas saucamais antidiurētiskais hormons, kurš antidiurētiskais tātad samazina urīna veidošanos. Tad šis hormons palielinātā daudzumā nonāk mūsu asinsritē. Viņš rada slāpes. Ja mēs nereaģējam uz pirmajiem slāpju instinktiem, jeb slāpju sajūtām, tad šīs refleks zūd un tiek kavēta nierēs urīna veidošanās. Rezultātā attīstās organismā tāda vidēja, viegla pašsaindēšanās. Slāpes, izteiktas slāpes veidojas, ja zaudējam apmēram 1% no sava svara. Ir kāds padoms, ko mums vajadzētu atcerēties. Ūdens jādzer pēc katras urinācijas, lai nieres varētu strādāt komforta zonā. Ja starp ēdienu reizēm mums parādās izsalkums sajūta, tas ir refleks, kurš mums saka, ka ir agrīns ūdens trūkums. Ļoti bieži ir tā, kad apetīte, ja parādās starp ēdienu reizēm, ja mēs ēdienreizēs normāli ēdam, viņas mums ir puslīdz regulārs, tad mums ir jāsaprot, ka nevis ir jāmeklē kaut ko apēst, bet mums ir jālieto ūdens. Vēl par brīnumiem. Pietiekoši lietojot ūdeni, pieaug organisma fiziskā un enerģētiskā izturība, kura parādās jau pēc dažām minūtēm pēc tam, kad ūdens nonāk gremošanas traktā. Protams, ja šis ūdens ir sārmains un veselīgs. Mūsu organismā ir apmēram 9 triljoni smadzeņu šūnas. Un šīs smadzeņu šūnas iegūst enerģiju arī no ūdens un sārmainajām minerālvielām, pateicoties proteīnu molekulām, kuras atrodas uz nervu šūnu membrānām. Tas ir tāds mehānisms, kuru varbūt mēs nerunāsim, bet cilvēks, kurš ir piekusis, viņam ūdens malks dod tūlītēju atvieglinājumu. Tāpēc ūdens glāze dod tūlītēju enerģiju, bet apēstā pārtika tikai pēc ilgāka laika. Ja uzturā lietojam veselīgu ūdeni, mūsu organisms lēnāk noveco un pieaug veselīgo gadu skaits. Un vienlaicīgi samazinās hronisko, tātad ilgstošo deģeneratīvo saslimšanu risks. Vēl par ūdens brīnumiem. Un tad turpināsim ar bildītēm. Ūdensvadu ūdens ir bīstams cilvēku veselībai. Praktiski viss. Galvenā nelaime ir tā, kad ūdens tiek chlorēts. Ūdens chlorēšana sākās tad, kad 900. gadu sākumā, pirms 1900. gada, pa Eiropu un daudzām zemēm plosījās mēris. Mēri izraisītāji
bija samērā neizturīgi ķīmiskā ziņā un gāja bojā chlorējot ūdeni, chlora klātbūtnē. Un ātri tika šīs epidēmijas apkarotas. Bet ko vēl dara ūdens chlorēšana? Iznīcina tikai maz bīstamās baktērijas. Tātad neizturīgās baktērijas. Diemžēl cilvēku darbības ietekmē, gan pateicoties medicīnas šiem preparātiem, gan pateicoties dažādām ķīmiskām vielām, ar kurām mēs mazgājam veļu, mazgājamies paši, kuras izmanto lauksaimniecībā, lopkopībā un tam līdzīgi. Attīstās baktērijas, kuras ir izturīgas pret chloru. Un ko šodien būtībā chlorēts ūdens dara? Stimulē šīs izturīgās mikrofloras un sēnīšu pārveidošanos, jeb mutācijas. Un tad attīstās izturīgas mikroorganismu sugas, sēnīšu sugas, kuras pastāv chlorētā ūdenī, tāpat kā mums šodien ir ļoti daudz bakteriālo infekciju izraisītāju, pamatā tie stafilokoki, kolinu, zarnuiņi, kuri pastāv un normāli dzīvo un eksistē antibiotiku vidē. Šāda mikroflora un šīs mikromikozes, jeb sēnītes, inficējot cilvēku, nepakļaujas vairs antibiotika iedarbībai, pateicoties chloram. Ja ūdeni cilvēku vajadzībām ņem no virszemes baseiniem, tad to filtrē un chlorē. Diemžēl šajā procesā atkal attīstās šie izturīgie mikroorganismu celmi. Antibiotikas, pretsāpju medikamentus, pesticīdus, mūsu attīrīšanas iekārtas neattīra. Tāpēc pirms kādiem gadiem bija pētījumi par to, ka tātad viena no Eiropas galvenajām upēm, lielākajām ūdens upēm, Donava, ka tur bija tik augsts pretsāpju līdzekļu daudzums, kurš nonāk no pilsētām. Attīrīšanas iekārtas viņu neattīra. Cilvēki lieto šos medikamentus tik lielā daudzumā, kad zivīm pat zuda sāpju refleksi. Zivīm, kuras atradās šajā upē. Pasaules veselības aizsardzības organizācija virsējos ūdeņos, tātad upes, ezeri, atrada 2001. gadā, konstatēja, ka tur ir apmēram 20 miljonu ķīmisko savienojumu. Pēc 10 gadiem jau bija 60 miljoni. Tie ir dati no saucamā ūdens institūta, kas šajos gados vēl pastāvēja Ukrainā un Krievijā. Šo savienojums, šo milzīgo skaitu, šo savienojumu veidu ziņā, ķīmisko savienojumu veidu ziņā, attīstās tāda lieta kā sinerģisms un savstarpējās reakcijas, kuras praktiski mēs pat nevaram aprēķināt, kas tur galu galā veidojās. Tā ir tāda briesmīga lieta. Jo ūdensvadā attīrīšanas iekārtas lielāko daļu no šiem savienojumiem, kā jau es minēju par medicīnas preparātiem, viņas neattīra. Diemžēl. Iesim tālāk. Ūdens avoti. Ūdeni mēs saņemam kā dzeramo ūdeni, organisms saņem, un ūdeni mēs varam uzņemt arī ar pārtiku, ar uzturu.
Tātad 2 galvenie avoti. Kas ir vislabākie ūdens avoti? Tas ir akas vai artēziskais ūdens un ūdens, ko mēs varam saņemt no augu valsts. Tagad ir pavasaris, ir bērzu, kļavs, sulas. Vasarā mēs ūdeni ļoti labi varam uzņemt ar gurķiem, tomātiem. Mēs varam šīs sulas, piemēram, tomātu sulu, mēs varam arī augļu sulas, mēs varam uzkrāt savos pagrabos un sagatavot ziemai. Ar ko ir ļoti labi šie ūdens avoti? Pirmām kārtām viņi ķīmiski ir ļoti tīri. Otrām kārtām šajos ūdeņos ir normālās attiecībās daudz minerālu vielas un mikroelementi. Ja mēs runājam par to ūdeni, ko mēs saņemam no augiem, tad tur šie mikroelementi un makroelementi ir helātu veidā. Viņi ir viegli uzņemami, organisms ļoti viegli viņus izmanto un izmanto maksimāli. Ja mēs šodien runājam par dažādiem ūdens avotiem, tad veikali un tirdzniecība mums piedāvā ar alkoholu, bez alkohola, ar kofeīnu, bez kofeīnu, kādus tik vien mēs vēlamies. Dzirkstošus un nedzirkstošus, skābus, saldus, rūgtus, ko viens sirds vēlās. Bet tie nav tie labākie ūdens avoti. Viņi ir kaitīgi avoti, kaitīgi šķīdumi, jo visos tur ir iekšā ēvielas. Bērzu sulā ēvielas nav, akas ūdenī arī ēvielas nav, tomātu sulā arī nav ēvielas. Tās ir vielas, kuras organismā mums nav nepieciešamas, un ja mēs runājam par nekaitīgām ēvielām, tad ko mēs varam pieminēt? Nekaitīgas ēvielas. Cukurs mazos daudzumos, sāls, citrons skābs, šķīdums, grūti pateikt, vai vēl ir kādas ēvielas. Protams, ja mēs runājam, kad sarkano biešu sulas krāsu dod, vai tam līdzīgi, vai karotīnu, arī tās ir normālas ēvielas, bet viņas nav simtiem, ko piedāvā mūsu rūpniecība, pārtiks rūpniecība. Ja mēs runājam par tiem dzirkstošajiem šķīdumiem, tad visos šajos šķīdumos ir viena tāda sastāvdaļa, ko sauc par ortofosforskābi. Ortofosforskābi ļoti labi noņem rūsu. Tas ir pret rūsas līdzekļos, tehniskajos līdzekļos. Apstrādā virsmas un tad it kā ļoti ievērojami samazina rūsu. Un ko tad šī ortofosforskābe dara mūsu organismā? Pirmām kārtām mēs te redzam, te ir skelets, te ir naturāls skelets, te ir rentgena bilde, un ko dakteri saka? Osteoporoze. Jums jāsāk lietot kalcija preparāti, bet kurš dakteris tad stāsta, kad vajag sārmainu ūdeni, dabisku ūdeni, veselīgu ūdeni, uzturu, kurš nedod daudz skābos produktus, un kurš dakteris stāsta, kad aizmirstiet šos dzirkstošos dzērienus. Jāpadomā par to ir. Es ceru, ka ir arī tādi ārsti. Ūdeni mēs zaudējam caur ādu. Ja fiziski strādājam, tad to puslitra ziņā šis puslitrs var būt arī 1,5 un 2. Sevišķi, ja ir karsts laiks un fizisks slodze. Pirtī mēs zaudējam ļoti daudz ūdeni, un tas ir ļoti labi. Atverās visas sviedru poras, sviedru dziedzerīšos, sviedras dziedzeru sīpoliņos, kur organisms arī aiznes samērā daudz atkritumu vielas. Viss tas pirtī tiek izvadīts ārā. Pirts ir laba lieta, ja veselība tur. Caur plaušām 1/4 litrs, 250 ml. Tas ir vidēji.
Skrienot, strādājot, tas pieaug. Ar urīnu 1,5 litrs. Ar citiem izvadu orgāniem, asaras, piemēram, jā. 1/4 litrs. Un kopā vidēji, pie vidējas slodzes vidējam cilvēkam, organisms prasa vismaz 2,5 litrus ūdeni diennaktī. Vismaz. Cik daudz ūdeni nepieciešams izdzert? Daudz cilvēku saka, nepatīk, es gandrīz nemaz nedzeru. Nevajag apbižot. Nevajag apbižot sevi. Nav patīkami. Krāna ūdens nav garšīgs. Ūdenim ir jābūt garšīgam. Ja ūdens ir garšīgs, ir ļoti brīnišķīgi. Mēs viņu varam dzert. Cik tad ir nepieciešams? Tagad parunāsim par kādu vēsturisku gadījumu, kurš notika 29. maijā 1953. gadā. Tāds sērs Edmunds Hillary ar Šerpu, Tenzingu Norgeju pirmie uzkāpa Everestā, jeb Džomolungmā. Jā. Un viņi uzkāpa tikai pēc tam, kad abi divi sevi pieradināja izdzert diennaktī 12 glāzes ūdens. Šis cilvēks, iepazīstoties ar to, kādu izturību dod ūdens, tīrs, veselīgs ūdens. Viņš arī ne tikai uzkāpa Džomolungmā, jeb Everestā, bet viņš arī ar kājām sasniedza Ziemeļpolu, atnāca atpakaļ un pārgāja Antarktīdu pa polu. Interesanti ir. Džomolungma ir cik? 8848 metri. Tur patām, kas tur ir aiz tā metra, tur vēl daudz strīdās, tas ir vispār pieņemts tāds lielums. Un mēs te redzam, kad viņam bija uz pleciem bija skābekļa balons, jo tur ir liels retinājums, tur trūkst skābeklis un cilvēks bez speciāla apbruņojuma, kurš arī nav trenējies, tur uzkāpt nevar. Hillary mēģināja uzkāpt augstākajos kalnos, viņš trenējās, lai varētu sasniegt šo augstāko pasaules virsotni, un bija nesekmīgi. Nesekmīgi mēģinājumi. 1951. gadā 8000 ar kapekām čoju virsotni, netālu no Everesta tas ir, jā? Nesekmīgi. 1952. gadā nesekmīgi. Un Everestā viņš uzkāpa tikai 9. mēģinājumā. Ko izmantoja Hillary savā dzīvē? Ko viņš izmainīja, lai varētu uzkāpt šajā virsotnē? Minimums 12 glāzes ūdens dienā, pamatā augu diēta, regulāra fiziska slodze un regulāra atpūta. Regulāra fiziska slodze viņam bija, un tik ilgi viņš nevarēja uzkāpt Džomolungmā, jeb Everestā, kamēr viņš savā ikdienā neizdzēra 12 glāzes ūdens. Abi divi ar savu pavadoni. Lai nodrošinātu viņu uzkāpšanu, tur bija 300 cilvēki. 300 cilvēku darbs, un viņam par to piešķīra Anglijas karaliene, piešķīra sēra titulu šim cilvēkam. Tātad mums vajadzētu padomāt, vai mēs savu organismu nodrošinām ar pietiekošu ūdens daudzumu vai nenodrošinām. Īpaši tas ir vajadzīgs, mēs nākošais runāsim par atpūtu. Īpaši tas ir vajadzīgs cilvēkiem, kur mācās, cilvēkiem, kuri studē, kuriem ir liela fiziska slodze. Īpaši vajadzīgs ir ūdens, bet to mēs runāsim pie atpūtas arī par citiem šiem principiem. Bet šie principi ir tādi paši. Ūdens,
pamata diēta, augu uzturs, regulāra fiziska slodze un regulāra atpūta. Tie ir nosacījumi, kas nodrošināja Hillary iespēju pirmajam uzkāpt Džomolungmā, un viņš uznesa augšā Lielbritānijas karogu. Daži padomi par ūdens lietošanu. Lai paliktu dzīvi, mums ir minimums jāizdzer 5 glāzes ūdens. Protams, ir cilvēki, kuri varbūt glāzi tik ūdeni izdzer. Ir organisma pastāvēšanas diapazons ir samērā liels. Saprotiet, tā kā nav tas, ja tu litru dienā neizdzer ūdeni, tad tu tūlīt mirsti. Nē, tas nevienmēr notiek, bet pašsajūta var būt slikta. 8 glāzes, lai justos labi, un 10 glāzes, lai organismā notiktu atjaunošanās. Ko tas nozīmē? Mūsu organisms nepārtraukti atjaunojās, un nepārtraukti mūsu šūnas sadalās un iet bojā. Un šajā procesā ir daudz lieku vielu maiņas produktu, šūnu atliekas pārstrādātā veidā, ko pārstrādā mūsu organismu iekšējā vide. Leikocīti tur piedalās, galveno lomu spēlē leikocīti. Un tas viss ir no organisma jāizvad ārā. Un lai mūsu organisms normāli atjaunotos, lai saglabātos veselīgi dzīves gadi, lai mūsu vecums nebūtu tikai ciešanas un bēdas, mums ir vajadzīgs vismaz 10 glāzes ūdeni diennaktī izdzert. Vidējam cilvēkam. Ir padomi. Dzeriet 2 stundas pēc ēšanas līdz pusstundu pirms ēšanas. Un te ir apmēram sadalījums pa diennakti. Par ēšanas reizēm. Tātad, pirms brokastīm 2 glāzes, pēc brokastīm 3, pēc pusdienām 3, un varat dzert arī pēc vakariņām, tikai ne īsi pirms gulēt iešanas. Tas ir tas daudzums, ko mums vajadzētu ievērot. Mums ir ieteikums dzert 8 un vairāk glāzes ūdeni dienā. Bet, cilvēki jau ir dažādas sacensības, tur Ginesa grāmatā ir tur par ūdens dzeršanu, es neatceros, bet par saldējumiem viens bija noteiktā laika sprīdī, bija jāpēdas 300 saldējums, un tad viņš bija reanimācijā, knapi dzīves palika. Mums nav ūdens dzeršanā jāsasniedz Ginesa grāmatas rekordi, ne nedzeršanā, bet mums ir attiecīgi savā dzīvē, cik mums ir tas nepieciešams, skatāmies, cik mums vajadzētu lietot. Kādas ir atūdeņošanās pazīmes? Pirmkārt parādās slāpes. Kā jau mēs minējām, tikko parādās pirmās slāpes, mums vajadzētu dzert. Viens no galvenajiem rādītājiem ir urīna krāsa. Ja mēs kaut ko manām, ka ir drusciņi iedzeltens, tā ir robeža. Dzert vai nedzert. Bet ja mēs jau redzam, ka urīns jau ir iedzeltens, jau dzeltenīgs, mums ir obligāti jālieto ūdens. Nogurums parādās, sausa āda un arī aizcietējumi. Ja cilvēka organisms zaudē 20% no ūdens, var iestāties nāve. Agrīnajā stadijā, ko mēs varam novērot? Nogurumu, sausu ādu, parādās galvas sāpes, depresija, nervozums vai sāpes kādā ķermeņa daļā. Vidējā stadijā ir sāpes krūša rajonā, mugurā, locītavās, muskuļos, migrēna ir viens no šiem rādītājiem, aizcietējumi vai kādas sāpes kuņģī, kas tuvojas jau tādām dedzinošām izpausmēm. Pēc tam, lai organisms nodrošinātu kaut kādu
asins cirkulācija, pieaug asinsspiediens, tātad hipertenzija, var parādīties alerģisks, astmātisks stāvoklis un apziņas traucējumi. Tur ir jau nepieciešama ūdens medicīniskā palīdzība. Tur jau ir nepieciešama šķīdumu venozes injekcijas. Ūdens attīrīšana. Mēs parunāsim par ūdens attīrīšanu, mājas apstākļos un visumā kādas ir. Saprotiet, šodien ļoti bieži tā ūdens attīrīšana ir apmēram tāpat kā slaucīt ielu ar slotu. Ūdens attīrīšanā var izmantot ko? Filtrēšanu. Ir dažādas filtrēšanas metodas. Citi tur saka, tik brīnišķīgi, tik labi, neviens mikrobs un vīrus cauri netiek. Īsti taisnība tā nav. Ūdens vārīšana, destilēšana, sasaldēšana un pēc tam lietošana uzturā. Bagātināšana ar skābekli, ūdens apstrāde ar ultravioleto starojumu, saules gaisa, magnētiskais lauks, vēl ir tāda lieta kā galvanizācija, ultraskaņa un ultravioletais starojums. Šis pēdējais ir visefektīgākais ūdens attīrīšanas veids. Galvanizācija, kas tāda ir? Tur vienkārši ievieto 2 elektrodus pie līdzstrāvas, avot, plus, mīnus. Un es redzēju kādu ļoti interesantu video materiālu, kur Vācijā kāds domājošs cilvēks bija nopircis veikalā kādus vairākus veidus ūdeni, ielicis katrā ūdenī šo galvanizācijas iekārtu. Un pēc kāda laiciņa viņš tur parāda, no tiem 8 vai 10 ūdens paraugiem. Lielākai daļai apakšā bija melnas nogulsnes. Ko tas liecina? Tas liecina ļoti vienkārši, ka tas ūdens ir netīrs. Netīrs, vai arī tur kaut kas ir klāt pievienots. Ūdens ir bez kalorijām, bez kairinātājiem, vienmēr pieejams un lēts. Te ir tāda lieta arī, ja mēs runājam par to, ka tāds bībelisks padoms par to, kad Dievs aicina cilvēku, lai tas nāk, kam slāpst, kas grib, lai ņem dzīvības ūdeni bez maksas. Šeit ir paralēlas lietas, ir arī cits, kas domāts, bet mums ir jāsaprot viena lieta. Mums ir jāsaprot tas, ka ūdens ir organismam nepieciešams, lai uzturētu savu dzīvību. Un lai mēs uzturētu savu dzīvību, ir šie principi, kuri mums ir iedoti zināšanām. Mums viņi ir jārealizē savā dzīvē. Jārealizē un ir jāsaprot, kad mēs te neesam tā kā, kā lai pasaka, tā kā nelaimes čupiņas te nolikt uz šīs zemes. Nevienam nekāda daļa nav, mums te visiem ir jācieš, visiem ir jāslimo. Nē, šie principi, kur ir ielikti dzīvības pamatā, šie principi, kur ir arī atklāti Bībelē, kuri ir ielikt cilvēku organismā, šie likumi pie radīšanas, viņi strādā. Viņi strādā tik ilgi, cik mēs būtībā dzīvojam. Mēs viņus varam pieņemt, varam nepieņemt. Ja mēs viņus pieņemam, tad mūsu veselība, mūsu dzīves ziņa, mūsu veselīgie dzīves gadi ir ilgstoši. Ejot tālāk, ir tāds aicinājums, kāds cilvēks ir paņēmis pats ūdens glāzi un piedāvā arī mums.
Un tā ir mūsu izvēle, tā ir lieta, kas mums dzīvē ir jāpieņem. Turpinājumā būs arī citi veselības pamatprincipi. Nākošo reizi parunāsim par atpūtu, parunāsim par miegu un parunāsim par to, cik tas ir tikpat vajadzīga šī atpūta ir, kā ir ūdens. Un šie principi nav tā. Vienu es pieņemu, otru es nepieņemu. Tas man patīk un tas man nepatīk. Viss cilvēka organisms, dzīvnieku, baktēriju un mikrobu organismi, visi viņi ir pakļauti likumsakarībām, likumiem. Un tāpat kā pārkāpjot, piemēram, zemes pievilkšanas likumu, mēs nevaram lekt no 9. stāva un pateikt, es lidošu. Mēs tur nokritīsim un iesim bojā. Tāpat arī ar šīm lietām. Gribam dzīvot veselīgi. Pārbaudam, vai tas der, tas derēs, jo tā ir mūsu dzīvības pamats, pamatā ielikt likumi. Pārbaudam, dzīvojam. Un mums ir jāizmirst tas, kā man kāds vecs ārsts teica, cilvēku dakteris man teica tā. Ja tu nejūti savu orgānu, tad tu zini, ka viņš strādā pareizi un labi un viņš ir vesels. Un ja tu jūti viņu, ka viņš strādā, darbojās, ka kaut kas nav pareizi, tad meklē, kur ir tava vaina. Jāsaka, visu labu, esiet veseli.